Ogres novada doma nolēma ieguldīt senlatviešu koka pilī Lielvardē, jo pils izveidotājiem vairs nebija spēka to uzturēt. Domai tas izmaksās 15 000, un, kas ir svarīgi, lēmums bija vienbalsīgs, pat pāristi, kas ikdienā Ogrē pauž savu negatīvo izpratni, bija par. Liktos laba ziņa, bet nē. Progresīvais Ārmans uzdod jautājumu, vai tā bija saimnieciskā rīcība. Progresīvais Ārmans neuzdod jautājumu saviem progresīvajiem draugiem par saimnieciskumu, piemēram, par 300 000 nopirkt betona klučus un novietot tos 2 kvartālu garumā, vai iztērēt 300 000 pētījumam par Volta piegādātāju ikdienu, kā arī par iztrenkēto kultūras finansējumu Rīgas domes progresīvo valdīšanas laikā. Progresīvais Ārmans startēs nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Pierakstiet viņa vārdu, uzvārdu, iegaumējiet seju un nekad dzīvē nebalsojiet par šādiem cilvēkiem.